dievišķās kārtības atjaunošana cilvēkā ir reiki skolotājs, garīgās iztaisnošanas dziednieces Ināras Krūmiņas dzīvesveids. Tas ir jauns sākums, lai piepildītu sevi ar gaismu, prieku, apzinātos sevi kā daļu no visuma un dzīvotu harmonijā ar sevi. 15 gadu atpakaļ, kad es biju nonākusi pati nepārāk labā fiziskā stāvoklī, sāku dziedināt sevi un apguvu reiki. Un ar reiki apgūšanu tad man nācās klāt ļoti dažādas masāžas, apguvu masāžas. Un dziedinot sevi, dziedinot savu dzīvi, es sāku dziedināt tuvākos. Tas, ko es, šobrīd daru, tas nav tikai tas mans darbs, tā ir mana dzīve. Un tas brīnums, ko es šodien arī nodemonstrēju, tas ir garīgā dziedniecība pēc Piotra Elkanoviča metodes. To es daru pēdējos vairāk jau kā 2 gadus. Un tas ir visātrākais, kā cilvēkam var palīdzēt. Daudzi cilvēki cieši no evolūcijas gaitā iegūta ķermeņa greizuma, šķība kakla, atšķirīga plecu augstuma, novirzītām lāpstiņām, līka un savērpta mugurkaula, šķībām gūžām, atšķirīga garuma kājām. Dažiem tāpēc ir sāpes mugurā, citiem gūžās vai ceļgalos, vai arī sāpes plecu un muguras muskuļos, sirdsvājums vai ritmu traucējumi, gremošanas problēmas, nieru saslimšanas un tā tālāk. Arī cilvēkiem ar depresiju, galvas sāpēm un asinsrites traucējumiem atkal ir cerības uz izveseļošanos. Likvidējot enerģētiskās aizlēku blokādes, kas jau pirms piedzimšanas laikā ir saglabājušās šūnu atmiņā, ķermenis dabīgā veidā bez pieskaršanās var vienā mirklī iztaisnoties, un tas izveido kārtību visā organismā. Šajā dziedniecības procesā tur tiek noņemti enerģētiskie bloki, kas ir cilvēkā, kas ir sakrāti šajā dzīvē, ļoti iespējams arī iepriekšējās dzīvēs, ko mēs piesaistam arī ar savām domām, ko arī dažādi sabiedrības, sloks, ģimenes, dažreiz skolas un tā tālāk. Un noņemot šos enerģētiskos blokus, cilvēks iztaisnojas. Šis dziļais iztaisnošanas piedzīvojums likumsakarīgi noved pie būtiskas apziņas paplašināšanās, uz kuras pamata veidojas spēks dziedināt pašam sevi. Piedzīvot to ir cilvēka vissvarīgākā iespēja. Es arī mācu, tātad es reiki skolotāja, reiki apmācības te notiek Jēkabpilī, te notiek, es arī masēju un reiki seansi, tāda diezgan daudzveidīga darbošanās, bet šos te pēdējos gadus, tur, kur sapulcējas tauta, tur, kur mani paaicina, tur es arī braucu. Šobrīd mana dzīve tāda, kad es esmu tur, kur mani vajag. Tur, kur man ir jābūt, man zvana, es esmu klāt. Bet, protams, šis ir centrs, tāds, kur es dzīvoju un strādāju, un kur es labprāt gaidu cilvēkus, kuriem vajag palīdzību. Nevien Jēkabpilī un galvaspilsētā Rīgā. Ināra dodas palīdzēt cilvēkiem visā Latvijas teritorijā. Liepāja, Valmiera, attālumam nav nozīme. Jaunais gads mēs gribam sākt kaut kādas foršas lietas, labas lietas. Un tas, ko mēs varam darīt, mēs varam sākt ar sevi. Jo pats, kā es teicu, es dziedināju savu dzīvi un dziedināju pēc tam apkārtējos. Tad es novēlu, sāciet, izdziediniet savu dzīvi. Ja ir veselība, tad ir laime, tad ir nauda, tad ir prieks. Un cer to, kad mēs sakopsim sevi, mēs sakopsim apkārtējos, cer to mēs arī sakopsim visu mūsu zemi, Latviju, un ļoti iespējams, ka arī visu planētu. Tātad, ja ir miers sirdī, prātā, tad visas lietas notiek.